8. augustā Tukuma ledus hallē Dinamo Rīga komanda aizvadīja savu otro pirmssezonas pārbaudes spēli, šoreiz tiekoties ar KHL komandu Novosibirskas Sibir. Spraigā mačā tika piedzīvots zaudējums ar rezultātu 1-2, un par šo spēli savu komentāru izteiks Dinamo treneris un aizsargs Chase Genovejs. Jāsaka, atkal vasarīgs hokejs, stipri vasarīgs. Un, pirmā nopietnā spēle, protams, visu cieņu Torusam, kur arī mūs uzvarēja. Sastāvs krietni bija mainīts. Un jāsaka, praktiski tas, kas šobrīd mums labākais ir, protams, neapmierināja tas mūsu lēmumu. Mūsu lēmumu un tie abi zaudētie vārti, tie bija pilnīgi, kas saka, pretinieks spēlē praktiski to pašu hokeju, ko mēs gribam spēlēt. Un, viņi mūs apspēlē, vai tos divus vārdus guva uz mūsu pašu kļūdām, uz mūsu nepareiziem lēmumiem. Uzbrukuma sākumā aizsargiem izstāsta, kad ir brīžiem rokas bremzes noraut, ka viņi nevar saprast, kas viņiem būtu jādara. Momenti, divās spēlēs vienu vārdu, tas arī pamaz. Respektīvi, skaties, kur grib, visur kaut kur var labāk. Trešajā periodā nespēlēja Cibulskis. Viņam traki, kas viņam notika? Problēmas ar plecu. Tad rīt nespēlēs? Neesmu dakteris, vai ne? Es uzreiz, cik es zinu, problēmas ar plecu. Dakteris rīt skatīsies, bet visticamāk, ka ne. How do you feel after the game? A little bit tired, but no, good. I think as the game went along, I think the whole team, and myself personally, we all settled in and started playing better. You've been in Riga for some time. What can you say about Riga? Yeah, I've been here about a week and a half now and been able to see a little bit of Old Town and some of the area and obviously in Pinky, been practicing. It's awesome. It's a beautiful city and the guys here on the team have been awesome. Tomorrow's game against Sibir again? Yeah, no, it'll be fun. Hopefully we can get a little revenge. Kā pēc pirmās spēles izskatījās Genovejs? Viņam arī laikam tā kā visai komandai, kā es teicu, pirmā nopietnā spēle prevalēja emocijas un gribēja ļoti parādīt sev no labākās puses. Respektīvi, darīja vairāk nekā bieži, darīja vairāk nekā situācija to prasīja. Paldies!